Mēs varam iedomāties, ja mēs tur dodamies uz Spāniju un mēs nerunājam spāņu valodā, mēs varbūt zinām tur vienu, divus vārdus, mēs varam pateikt, bet ar to aptrūks mūsu spēja kaut ko vairāk pastāstīt un veidot šo te valodu un arī apmierināt mūsu vajadzības, ko mēs vēlamies. Un līdzīgi ir ar emocijām. Emocijas arī ir valoda, tā ir emociju valoda, un ārkārtīgi svarīgi, ka mēs šo valodu bērniem iemācam, lai viņi var ar mums komunicēt. Tāpēc tie pirmie soļi atpazīt šos emociju vārdus, vairot šo valodu, domāt par to, ka tās emocijas eksistē, ir ārkārtīgi nozīmīga daļa. Un tad jau tā nākamā daļa ir par to, ka sajust ķermeni. Un bērns savu ķermeni jūt jau apmēram no 1,5 gada vecuma. Tas ir laiks, kad bērns sāk mācīties podiņu mācību. Un tas ir apmēram no 1,5 līdz 2,5 gadu vecuma. Mēs zinām, ka tā lielākā daļa tomēr vislabāk savu ķermeni izjūt ap 2,5 gadu vecumu, bet kopumā ņemot, tad bērnam ir jādomā, ka viņam ir ķermenis, viņam ir jāsako līdzi.